Sudraba bāzes. Man liekas, ka man bija pirmais gads kolektīvā. Mednis var vēl kā tāds nebija. Kā man saka, lauks nav mūsējais. Tur tādi tā kā krūmeļi, bet idejas, ka lauks nav mūsējais. Mešs ir. Labi. Kā eju, ir āzis. Smuks mežs, pašā meža kantē. Stāv krūmiņos iekšā. Neko, tur domāju, ko tur, kā tur, vēl pa to, tur, kad tas līgums nav, domāju, kā tur varētu. Karč sastājos tā kā visu, lai būtu pareizi, izšauju, āzis, un tur tāda grava vēl. Āzis nokrīt un viss nav vairāk. Un netālu mājas. Es tagad aizēju līdz mašīnai, braukšu tam māziņu klāt, vecis no mājas ar ičuku. Izlec ārā. Tu ko, tev te nav līgums? Riktīgi. Es jau stresi sācies, mēs tūlīt saucam policijas, saku, davai es piezīšu grupas vadītājiem. Man ir informācija, kad lauks nav mūsējais, mešs ir mūsējais, āzis šāva mežā, āzis ir mežā. Nē, tu šāva uz lauka. Nē, es saku, nē, es nešāvu uz lauka, āzis bija mežā. Neko, sazvan to vadoni savējo, šis atbrauc. Vecais pa to laiku jau iet skatīties, kur tas āzis ir. Bet, riktīgi tāds, pizdzēts tūlīt tās viss būs slikti. Aiziet līdz tam āzim, tas āzis mežā ir. Viņš tur ir vēl noripojis pa to kanti lejā un tur arī palicis. Tad nomierinājās tajā brīdī. Bet tad, kad viņš tur iznāca ārā, tad arī bija tāds, viss, principā. Beidzam. Jauna ērā. Bet sudrabs. Jā. Bet sudrabs, pirmais medaļnieks. Man bija šities līdzīgs gadījums, tikai es neizdarīju šaujienu ar manu pirmo būli. Es vispār nesaprotu, kas ir bauris. Visi večie mums kolektīvi. Es biju jauns mednieks. Un visi tur dalīja vietas. Es sēdēšu tur. Es biju pārbaudes laikā. Es domāju, labi, visi kaut ko uz tiem buļiem, tā kā traki. Mums varēja trešdienas pa vakaru, ceturtdien no rīta, un brīvdienas. Un piekdien vakarā. Jā. Un visi sasēžās. Man nav vietas. Es domāju, lai viņi iet, aiziešu uz vienu vietu, pazīstamu, tur man cūks nāk, cūks pamedīšu. Sēžu, un pretim bauro, baigi. Es tāds, interesanti, pirmais bauris pa lielam. Kaķis, čau, nav ēdiena. Tas ir mūsējs vietējais šautuves pieklīdējs. Un es sēdēju 40 minūtes kaut kur. Vajag aiziet paskatīties. Es eju caur krūmiem, viss tā kā lācis, es nezinu neko pa medībām buļu, neko absolūti, es joprojām nezinu. Iznāku tā uz pļauviņu un man skats. Fantastisks. Stāv lielis. Man liekas, mana dzīve vislielākais briedis, ko es redzēju dzīve. Zelts viss. Lai viņš ir pirmais. Arvids saka, ka man tā likas, bet labi. Es skatos uz to būli, viņš tāds stāv cēli pa vidu pļāvai. Apkārt cīnās jaunie, govis apkārt. Pa malu iet cūkas un āži. Tā kā pārpilnības rā. Un es skatos. Un man tikai viens jautājums. Mums ir, es zinu, ka uz robežas tur, kur es guļu, tur ir līgums. Pļava ir vai nē? Un es fiksi rakstu, atceros, Nokia vēl, rakstu, notemēju uz to būli un rakstu tur, Arvidam rakstu, un grupas vadītājiem Intam Pelnim rakstu, veči, mums te ir līgums vai nav? Klusums, man telefons tā stāv, un es tā gaidu, tikai izziņa, ja ir, man būtu šāviens būtu gatavs. Viss tās beidzās, izziņojas, ka jūs sapratat, nesaņēmu. Visi tusiņš aizgāja, bet ilgi, tas stundu laikam tas viss turpinās. Visi aizgāja, visi laimīgi. Tādu skatu pa dzīvē es nekad neredzēju. Es pat priecīgs varētu būt, ka, es esmu priecīgs, ka es viņu nedabūju, jo viņš man laiku pa laiku atnāk sapņos. Es pēc tam prasu šitiem te kungiem, kāpēc jūs man neatbildēt?
Nu, mēs tur līdam tur saviem buļļiem, Arvidam cits stāsts ir. Rekurs, starp citu, iepazīties, Arvids Rozens ir Barbeles mednieku kolektīva vadītājs un Barbeles šautuves Zemgales šūtinga centras viens no dibinātājiem un kaislīgais buļu mednieks, selekcionārs. Tās cilvēks, kurš ievesa vispār Barbelē buļu selekciju. Un viņš var par šito stāstu paturpināt, ja viņam ir ko, viņam savs redzējums. Jā, labdien. Tajā pašā momentā, kad Arturs visu šo emociju gammu izbaudes, palielam esmu nepilni 900 km diagonālē pret viņu. 900? Nu, bija mazāk varbūt pat. 90? Nē, es biju pāri laukam, es biju mežā. Es vienkārši gāju caur mežu klāt, caur cirsmām pie tiem buļļiem. Un mūsu starpā tie paši buļļi arī bija, tikai tur vēl bija vairāk izcirtumi, kuros vēl citi bija bauroji. Un faktiski tajā momentā, kad tu man sāki rakstīt, es stāvu pie izcirtumiem, kur ir buļļi, kur notiek riests, un man galīgi neinteresē tev atbildēt. Neizdevīgi. Tas mans bulis. Nē, tas nebija, tas bija cits bulis, visticamāk, jo mums bija attālums pa lielu vēl, pa starpu vēl bija. Nu, tā bija tava problēma, ka tu nebija sapratis, kur tu esi, ko tu dari, ko es tev varu pateikt. Bet es nezinu, vai tas bija zelts vai kā, es viņu neredzēju, bet jebkurā gadījumā tur arī varēja būt zelts. Bet es burvīgi pavadīju ar šito buli pēc tam visu vasaru, visu mēnesi septembrī. Es uz tā spļavas pēc tam dzīvoju un tajā apkārtnē, un viņš pa krūmiem stingri pārvietojas. Viņš zināja, ka es tur esmu, un es zināju, ka viņš tur ir. Jā. Es izbaudīju to bauri pa pilnu. Un jā, bija liela mācība man. Pēc tam es vairāk uzzināju, kur mums platības robežas un līgumi. Tagad, paldies mednim, tas viss atrisināts, es negaidītu SMS-ku. Jā, ir. Es vienkārši paskatītos medni. Ir. Nu, vispār tagad mēs skatāmies, pirms mēs kaut kur ejam sākumā. Nu, jā, jo tur dažreiz brīnumi izpelts, starp citu, jā, mums tā arī bija. Es pilnu pārliecinām, ka tur ir līgums, nu, tur bija līgums. Hop, pēkšņi nav. Atkal. Jā, sarkaniņš nav. Tad kaut kas notika, īpašnieku maiņa, viss. Tāpēc, jā, sevišķi pārbaudīt cilvēki tās vietas, kur jūs pieraduši medīt. Visādi tur var gadīties, jā. Jo inspektors, cik es sapratu, spriedīs pēc medņa, ja? Arvids? Jā, visdrīzāk, jā. Jā? Nu, jā. Tas ir vienalga tev noslēgts vai nav noslēgts līgums, kamēr nav medni, tas neskaitās. Ja, cik es jā. Ja? Man gan cits uzskats ir tāpēc, ka... Ja tev spēkā esoši, man liekas, ja viņš vēl nav reģistrēts mednī, tad jau, ja viņš nav vēl ievadīts, man liekas, datubāzē, tad vēl viss ir kārtībā. Bet, ja tev ir, kā teikt, pilnībā baltais, tad... Ziniet, kungi, vispār mums ir mūsu lielā birokrātija. Viņa ir tik gausa un lēna, kad bieži vien tā informācija nesinhronizējās. Tu vari noslēgt līgumi, tu viņu vari aizsūtīt, nezinu, elektroniski vai pa pastu, vienalga uz mežniecību. Un pa lielam juridiski tu esi ar zemes vai meža īpašnieku vienojies, līgumu noslēdz, roku paspiedis, visi kārtībā, bet cik viņš ātri reģistrējās mednī, cits stāsts. Un tu vari zināt, ka tas līgums tev ir, bet faktiski viņš vēl tur tikai procesā ir. Un līdz ar to te ir labs jautājums jau juristiem, tad ir viņš spēkā, nav viņš spēkā, skaidrs, kad es teiktu, kad viņš ir, un tas ir tikai pierādīšanas moments. Bet tas varbūt ir tas pozitīvais stāsts ar labo iznākumu, bet sliktais stāsts ir tajā, ka tikpat labi viņš var arī iet to procesu no otra gala, kad tev viņš ir iekrāsots un pēkšņi viņš tev vairs nav iekrāsots. Ja? Agrāk bija tā, kad mežniecība pieņēma lēmumu un atsūtīja šos pieņemtos lēmumus par to, ka viņi svītro. Nu, šobrīd sūta, bet visticamāk viņi izsvītro un tikai tad izsūta. Un ar to, jebkurā gadījumā, manuprāt, veidojās kaut kāds laika sprīdis, kurā mednieks var vienkārši iebersties. Jā, es neuzskatu, ka tā ir labākā, ideālākā sistēma priekš mednieku. Jā. Tā kā tur pastāv kaut kāds, laika sprīdis, kurā mēs varam dabūt kārtīgas malu medības. Neko ļaunu nedomājot.
Jā, labi, patās tagad tev vismaz ir opcija uzmest tik pa brīdim acis savam medību iecirknim un paskatīties, vai Protams, tas ir vairāk kā labi. Noteikti, ierīnas medniekam tas ir forši, jā, viņš apskatās, viņš ir drošs, jā. Ja pa kaut ko nav pārliecināts, vai viņš, respektīvi, varbūt lietas kursā, ka tur kaut kāds strīdi ir, tad tur nav ko līst. Bet... Jā, bullis jau būtu piekarināts pie sienas. Varbūt tu būtu izmests, es jau nezinu, kāds varbūt. Bet bullis būtu piekarināts pie sienas. jā, tā kā pa tiem briežiem varētu ilgi un dikti runāt, bet, lai medītu briežus, noteikti jebkurš kolektīvs, kas ir, nonāca līdz rezultātam, es uzskatu, ka ir jānotiek tādai evolūcijai. Tāpat kā mēs cilvēki kļuvām par kaut kādu gudru cilvēku, kas lido kosmosā un taisa mašīnas, tādēļ arī pa buļļiem. Tur nevar tā pirmajā dienā saprast, kas ir medījams, kas nav medījams, kas ir audzējams, kas ir obligāti izņemams. Un plus vēl to savienot ar likumu un ētiku un visu pārējo. Tā kā, medniekam kā tādam ir jāizaug. Es biju ļoti, teikšu tā, kad esmu piedzīvojis visu kļūdas iespējamās, kādas var būt. Un uzskatu, ka es nebūtu tāds mednieks, ja es viņus nebūtu piedzīvojis. Gan ar nepareizi nomedītiem buļļiem, gan ar pareiziem. Tādēļ... Ahūniem, tas ir cits stāsts. Bet, kļūdām ir jābūt. Ja viņu nebūs, tad es nezinu. Tad uzreiz varētu nominēt to mednieku par gada mednieku. Jā, bet tās kļūdas jau, viņas jau ir tas pamats, no kā mēs vispārējiem mācamies. Jā. Un, ja viņas nepieļauj, tad nekas labs tur nevar būt. Un galvenais, ja viņas vēl neizspriež, neizanalizē, nesaprot, kā tad īsti man vajadzēja. Jā. Kur kļūda ir. Tad tu viņam pastāsti cilvēkam, kādām pazīmēm tev ir jābūt. Jā. Skaidrs. Kā tavs ceļš uz selekciju vispār sākās? Ideja tā par to, ka vajag selektīvi sākt medīt. Zinām, nebūs laika šim podkāstam, tad jāteic kaut kāda sērija veidīga, bet tas īstais rezumē ir medībās es jau no 6 gadu vecuma, tētim tur līdzi stebrēju un dzinējos, es nezinu, no 7, 8 sāku iet līdzi vecākiem medniekam, Jānim Upelniekam tādam no Bauskas. Tas bija pirmais, kas man ņēma līdzi, kam es gāju pakaļ, jau viņš jau ir cienījumā vecumā un medīja, bet, dzīt vairs neiet. Bet, tad tu tur to virtuvi iepazini. Tie kuri gadi, 89, 90, kad es tā sāku apzināties, kas ir medības, ko tētis medībās dara, ko pēc medībām dara, ko brīvajā laikā dara. Tie bija droši vien ļoti interesanti laiki. Tie bija, tik interesanti, kad es pats brīnos, kā es nepaliku tik toksisks kā vecie mednieki. Jā. Un tad laikam ejot, būdams ļoti jauns, es gribētu teikt, un proaktīvs, tad daudz lietas gribēju izdarīt. Nonācu valdē, turpināju to darbu, kamēr nonācu par vadītāju. Un skaidrs, ka daudz lietas man nepatīk, gribējās mainīt un nebija pieņemams. Un tad paudžu cīņa, tur līdz stipriem strīdiem gāja mums. Pat ierīnas skautiņš varēja tur notikties un visādi. Jā, ar Ronku. No Ronku, jā, kurus ļoti mīlu un cienu, un kurš man ir liels skolotājs. Oskaram sveiciens. Bet, lai vai kā pie tiem briežiem nonākot, tad bija situācija, kad mēs savās platībās pa sezonu trenkājām vienu bulli, un ja tam bullim bija tur, 3-3, nedod Dievs 4-4, jā, katrā pusē, tad tā bija apogēja jau, jā. Bieži vien arī neko tur nenomedīja. Pirms tam tur kaut kādi daži buļļi bija nokrituši, tur vēl vecākiem medniekiem. Bet man liekas, jā, tas neatkarības laiks, kad katram zemesargam bija stroķis, tad kaut kā baigi paskalpēja visu to zvērus ārā. Faktiski bija tāds vakums veidojies. Un tad vienkārši sākām sākotnēji paši spriest, kas būtu jādara. Tad bija pirmā kļūda, pa ko šobrīd kauns atzīties, bet tā bija kļūda. Nolēmām, tad 5-5, jā. Kaut gan tā ir pirmā klasiskā
kļūda, pa ko Baumans savos semināros ir stāstījis. Nu, kāda 5-5, jā. Nu, pirmkārt, tas ir 5-5, visticamāk tā ir dakša, vai otrām kārtām kaut kāds jaunulis, nu, kurš arī būtu vēl jāpaspriež, ko viņi darīt. Nu jā, un tad skaidrs, kad kaut kāda vērtēšana pēc ragu skaita bija aplama, tad mācījāmies, ko varējām, bet ļoti laicīgi īstenībā, jo pirms 10 gadiem mēs uzaicinājām Baumani. Baumans bija tikko, man liekas, sācis tās mācības pasniegt, un viņš ir uzskatām materiāli, un vienkārši arī tā kā mēs ģimenēs parasti, ja mēs runājam ar saviem tuviem, tad mēs nekad neklausāmies. Ja skats no malas, tad, it kā viņš to pašu saka, bet viņā ieklausās. Un tad tā bija tā ceļa maize, un tie bija kaut kādi kritēriji, pie kā mēs sākām pieturēties. Un tas seminārs jau ir dažādās izpausmēs 3 reizes, kā minimums pie mums bijis. Un līdz tam, kad katram jaunajam medniekam vispār, lai piedalītos buļļu medībās, ir šāds seminārs jānoklausās, nu, vai pie Baumaņa vai pie kāda citas pečuka. Un nu, tā, pamazām, kamēr, nu, liela daļa jau saprata, ko nozīmē vidējs būlis, jauns būlis, jā, un tad skaidrs, kad tie stāsti par to, ka, nu, cik man tie atlicis, un es te ņemšu vai pirmo vai pēdējo, ja, bet arī pieredzējuši mednieki ar lielu stāžu, bet es teikšu ar mazu medību pieredzi. Jā. Viņš var nenospiest to mēli sprūdīt. Protams. Viņš saka, jā, es tur pētīju, un viņam tā galva bija tāda, nu, es izdomāju, ka nē. Nu, bet tu klausies, un yes, tas ir tas, ko mēs gribējām panākt. Mēs nemedējām vairs visu, kas kustās, bet mēs pirmkārt domājam, vērtējam, skatāmies, varbūt cenšamies ne tajā pirmajā reizē aizejot uz tām medībām, bet jau varbūt, nu, mēs vienreiz aizejam, otrais, trešo reizi, liekam kameras, skatāmies, vērtējam, meklējam jau riestu vietas, bedres, liekam, visādas fotofiksācijas, skatāmies, pārspriežam, ko tu saki, jā, kā tev šķiet šī tas te ir, nav, diskusijas veidojās, ļoti daudz strīdu, bez šaubām, bet, nu, kā jau mēs zinām, taisnība tikai caur strīdiem. Neko, un tā, nu, mēs te šeptējam, bija pagājuši jau 11 gadi, un, kad tu ieraugi kaut kādu bronzu vai kaut kādu tādu, vairs nav, un es jau te smējos izstādēs un visu kaut kur citur, kad nav nekāda kurzemi vairs apogēja, jā. Un to es arī pierādīju pagājušu sezonu. Briežu būlis, tur 224 punkti, komats kaut kas, jā. Ir izaudzis. Ir izaudzis, un tas nav vienīgais, un redzēti ir lielāki un labāki, un ir bildēs bijuši tādi, ka, nu tā kā, tas, kad viņi ir, tas ir vairāk kā skaidrs. Es domāju, tādu bronzu vai kļūdainu sudrabu var diezgan ātri nomedīt. Tas ir nedēļas jautājums, neatlaidīgas medīšanas, un viņš būs. Nu, tādā ziņā, tā kā, tas vairs nav pasaules brīnums. Bet, nu, jums jau arī tagad ir tas briežu skaits arī ir palicis lielāks. Nu, ja tu, zini kā, tas, kā tu man šobrīd stāstīji, es savā galvā saku, nu, cik tev gadi ir? Bet nē, to tu nesaki, bet nē, tā kā tu teici, veci mednieki ar, teiksim tā, ilgi mednieki, bet ar mazu medību pieredzi, tad no tavu stāstītā man liekas, kad ir jauns mednieks, bet ar lielu šo te medību pieredzi. Ja ir kaut kāds laiks pagājis, kad, nu, teiksim tā, medī pareizi, ievērojot gan selekcijas principus, gan pašas medību principus, un, nu, tad jau arī tam, nu, kopējam briežu skaitam jau viņš arī ir mainījies, teiksim, nav tā, ka, tā kā tu teici, viena bulli dzenājte, un tagad jau ir, kā teikt, ir ko skatīties. Nu, par to pieredzi, tad viņu, ka matemātiski var izreikināt, bet ar papīriem 26 noteikti gadi kaut kādi ir, nu, tur visi iepriekšējā zinēja pieredzi, tad var klāt pielikt un tad var paskaitīt. Bet man liekas, ka diezgan mītains ir tas stāsts par to, ka tas skaits vai tas daudzums ir, nu, kaut kāds rādītājs. Es zinu daudz klubus, kur, pieņemsim, skaits ir vaiprātīgs, bet buļļi neriesto, ja, viņi tur, nu, epizodiski ienāk tikai vai iziet, tā kā. Tas tā kā pie manīm.
Jā, un man liekas, ka tas skaits nebūtu nav rādītājs, viņš pat ir kaitējošs. Pirmkārt, tās lielas problēmas, tas ir, tad, ja mednieks kļūst par darbinieku pats savā klubā, kad tev tur ir, nezinu, 100, 150 un vēl vairāk, tur jānomedī, tad es nezinu, tādi krusti, visticamāk, ģimenei un visam citam, jā. Un tas kaifs medīšanas arī pazūd. Tad kaut kāda fabrika ieslēdzās. Es uzskatu, ka ir forši, ka tas limits ir tāds vidēji liels, varbūt bišķīt vairāk, kad var kaut kādā momentiņā iedot bišķi gāzīt un pamedīt vairāk. Tur, nezinu, ja tur kādam klubam tur ir finansēm sūdīgāk vai kā, tad var atvainojas sliktāk. Var, nezinu, tur komercmedības varbūt uzrīkot, ja tāda vēlme, vai tur nomedīt kaut ko konservos, pārdot vai kā savādāk, kaut kādu finansējumu iegūt papildus. Bet tas balans, viņš man liekas visforšākais, jā, kad viņš ir nepārspīlēts. Bet tāds jau izsijāts. Kad es zinu, ka kaimiņi šobrīd, daudz kaimiņu šobrīd ir sākuši selektīvi medīt un arī ar pieredzi mainamies un zvanu un prasu padomus, un mēs citiem prasām padomus. Bet es zinu, ka tur vecumniekos ir arī puiši ļoti nopietni ķērušies pie tās lietas. Un viņiem noteikti zvēru nav mazāk, bet skatoties, kādi tie buļļi viņiem tur krīt, ir tādi reāli dakšinieki un veci dakšinieki. Tā kā tas darbiņš viņiem jāieliek daudz lielāks. Jā. Un, es aizejot uz medībām, es saucu to nomedīšanu, kad tu viņu paņem krustā, novērtē, tu esi nomedījis. Tā, tu neesi išāvs, ja, bet pagājuši sezonu kaut kādus 7 ieliec krustā, tur tā īsā laika periodā, un tu redzi, ka neviens nav ņemams. Visi ir jauni, vidēji tādi, ar smukiem žuburiem, rozetēs, jā. Un domāju, kad būs tā man ātrā dakšiņa? Paņem. Nav, jā. Cilvēki, kas skatās apkārt, nav. Sapņo jau pa dakšu. Būtu viņi ir, jo dakša ir foršākais medījums, kad tu zini, ka tev atbildība nav. Dienas dāvana. Un tās dakša arī mēdz būt ļoti kolosāls. Pat medaļu dakša varbūt. Man liekas, izstādē tagad arī bija sudrabs, man šķiet, tāds. Beisbola nūjas ragu biezumā 4+4 bija. Par dakšām no mana galvenā remtis tāds Renārs. Viņam bija, man liekas, viņš tagad bišķiņ varbūt mazāk aktīvi medī, bet tad, kad viņš bija aktīvāks, tad viņš arī gāja un meklēja tikai dakšas. Un man liekas, ka viņam tur pat diezgan divas vai pat 3 tur pat dakšas bija sudrabi arī, jā. Kā dakša arī varbūt, kā teikt, trofejas medījums jau, kā teikt, ar bleķi galā. Bet, par ko es gribu, mums jau ir, man ir līdzīgi, mums ir ar špīseriem. Mums vairs nav šitie, visi ir jau garie. Mazie īsie jau ir baigi grūti. Mums līdz ausim arī jau problēma. Jā, tāda vairs ir. Tie ir tāpatās kā spīles. Man tikai veicās ar tādu. Mums tāda dabīga vēl laba lieta, kas iestrādājās klubā, apzināti, neapzināti. Neatceros precīzi, kā tas sanāca, bet bija pieņemts lēmums, kad ir nepareizi nomedītos briežus, mēs neatdodam. Mēs liekam viņus pie medību sienas. Un tad feina sanāk tur kaut kāda tāda. Daudz viņu tur pārāk nav, bet jebkurā gadījumā ir no tādiem mazākiem, uz lielākiem aiziet. Un tad tur ir ļoti, ļoti perspektīvs nomedīts bullis, jā, un tad ir neperspektīvs. Un kāds labums ir? Pirmkārt, mēs tā kā varam izrunāt, otrām kārtām mēs izstrīdamies, mēs vizuāli redzam, kādu nedrīkst vairs, kādu drīkst, un tad, ja atnāk viesis vai ko, un tad tu arī viņu bišķi patestēt vari. Pie sienas paprasīt, kā tu vispār redzi, vai saprot, ko tas mednieks saprot vai nesaprot, jā? Kur viņu likt vai nelikt. Jā? Tā, būsim godīgi, neviens negrib savā klubā ielaist nevienu, kas tur vairāk gadu darbu vienkārši paņem un sačkarē. Un plus vēl nāca tā, ka mēs trofejas, kuras mēs nomedījām, tekošajā gadā mēs viņus tomēr izliekam tur kaut kādu laiku pie sienas medību mājās, lai visi redz
kas tad ir kritis, kas ir... Nu, viss kolektīvs, jā? Jā. Nu, tiksim, tagad nomedītu, Jā. tad viņš būtu jāapstrādā un līdz Ziemassvētkiem. To arī var atstāt ilgāk. Mums tur arī stāv trofejas, kuras stāv vairākus gadus jau. Čaļi nav paņēmuši. Bet obligāti viņš tomēr jāatrāda, jo ne visi atbrauc uz to mednieku māju, neredz. Tad atnāc paskaties. Un tas arī tāds labs. Pirmkārt, jau estētiski viņš labi izskatās mednieku mājā. Visi zina, ko ir katrs samedījis. Savā ziņā stimulu dod citiem medniekiem, kā saka, arī savus bulkus izvest no mājas ārā. Un kaut kur, zinām, konkurence veidojās pozitīvi. Tāda sīkuma. Viņa zina, ka mums Urmovičs bija atbraucis šito ieraudzīt, tā viņš atbraucot uz savu klubu tā automātā šito te nokupēja. Es arī. Jā, Tu man atgadināji Urmoviču šitās te medības, kad mūs uzaicināja ciemos. Artur, jums te buļļi ir? Nu, daži ir. Cik jums licences? 2. Un tājās medības nokrita zelta bullis. Mēs sakam, labi jums krūminieki, jā, zelti stāv piesieti. Viņš nāca pie mums īstenībā. Jā. Bet, jā, rekur, un tur tiešām viņam populācija nav liela, reāli. Viņam ļoti maz buļļu. Tas bija interesants medības tajā ziņā, kad es pirmo reizi biju piedzīvojis dzinēju medībās, ka mēs izmantojām čatu, WhatsApp čatu. Tas bija kaut kas mums pilnīgi jauns. Un mēs arī atļāvāmies izteikt savas domas par to, cik tas ir pareizi. Bet tā ir viņa kluba tradīcija, tur neko nevar pārmest, viņiem tas strādā. Bet pēc tām medībām, pēc vakariņām, pēc diskusijām, viņi tomēr nopirka dažas rācijas. Bet pēc mūsu domām laikam mūs vairāk neaicinās. Jo tur bija situācijas, kā Arturs, ir viena licenze, un tur čatā, tur sāk rakstīt. Plus vēl tur kaut kāds joks sāk dzīt, un tas čats tur iet, un es tagad, tajā mastā tur suņi rei, kaut kas notiekās. Pirmkārt šāvieni īsti, tu nezini, pa ko ir šauts, pa ko nav šauts, ja. Un tad tā zona tur tāda, tur viņa var būt, viņa var nebūt, un tad, ja domājies, tu aktīvajā masta fāzē stāv ar ieroci, plus vēl tu tā kā telefonu visu laiku turi, ja. Kur tev jāspēj izlasīt tur joki, kaut kas vēl, un tā tālāk, ja. Es saku, nestrādā tas. Tas tikai uz vienu problēmu strādā. Kaut ko pāršaus, kaut ko ne tā izdarīs. Es saku, rācijā, tomēr tev rācija ir. Šāva pa to trāpīja, nenokrīt, savainoja. Vispārējie uzreiz zina, kas notiekās, kas nenotiekās. Ja. Skaidrs, ka rācijās tā liekas sarunāšanās tur nav vajadzība, bet es personīgi izmantoju austiņas un, respektīvi, jā, ka troksni tur neraida ārā. Bet tad Arturs atzina beigās, jā, ka tas nav labākais risinājums. Tāpēc mēs arī braukājam pa ciemiņiem un pie mums brauc, lai padalītos ar pieredzi. Jā. Tas ir ļoti svetīgi. Mums kolektīva ir šitie Zelo telefona aplikācija, uztais kanālu, austiņi iekšā, ausī iekšā, un tad tu dzirdi visu, ko runā. Viņš kā rācijas strādā. Tiešām. Jā. Paldies par padomu. Tev tāds nav? Nē. Melo. Nav. Nē, Zelo ir tāda. Diezgan... Viņš tiešām, tu pieslēdzies visa grupa un visi runā. Un visi runā, un tev nav jāaktivizē telefons, lai tu noklausītos ziņas. Jo mums bija tā tradīcija baigi senā īstenībā rācijām. Es cik atceros sevi, tik arī bija tās rācijas, jo bija klubā toreiz tas noteikums, kad, lai būtu dzinējmedības atļautas, bija jāpiedalās mežsargam obligāti dzinējmedībās. Un tad, gribi vai negribi, tev tas mežsargs bija kādā stāvoklī, tam medniekam jāatved. Un viņiem bija rācijas tajā laikā. Un tad atceros, mēs medījām tajā reizēs arī vasā, un tad tie vasas ceļi faktiski bija neizbraucami, tie meži bija grūti apgūstami. Un tad bija 2-3 rācijas. Tās rācijas bija, es neatceros to modeli, bet tādi normāli kluči, tādi nepārspīlēja ar garām antenām. Bet reāli 90. gadiem mums tās rācijas vienmēr ir bijušas. Un visu laiku mums pat nav radušās tādas domstarpības, vajag rācija vai nevajag, viņas vienmēr ir bijušas. Domstarpības bija par to, ka vai vajag visiem. Un tad mēs sapratām, ka darīt, ja tur no 20 cilvēkiem tur 12 rācijas ir un kādam nav, tad viņš tomēr ir kaut kāds
zināms cilvēks skaits, kas kaut ko nezina, kas kaut ko negrib dzirdēt, ja? Ne, viņš tur var padot to signālu, tur pa bisi vai pa pabļaut. Tad mēs arī teicām, ne, dzinēju medībās jābūt visiem rācījiem. Visiem. Komunikācija ir jābūt. Dzeltenā vestīte, cepurīte, rācija, es uzskatu, tā ir tāda pat dzeltenā vestīte. Jā, to, ko tu pieminēji par to, ka jūs izliekat mednieku mājā ragus, tad man ienāca analoģija prātā, man liekas, ka no 2020. Gada Saldus rajona mednieku klubi, tie, kas ir LMS-ā, ja es nekļūdos, tad ir izveidota mājaslapa briežmedības.lv, kur katrs kolektīvs, kurš vēlās šo te selektīvo medīšanu stalbriežu buļļiem apgūt un viņā piedalīties, var reģistrēties un lejupielādēt šīs te nomedīto briežu fotogrāfijas. Man liekas, ka no pagājušā gada mēs vēl liekam klāt apakšžokļu bildi, lai apmēram jau var nočekot vecumu. Bet tā ideja ir tāda, ka no 2020. Gada, ja es tagad atvēršu vaļā, tad es savam kolektīvam varu apstīties visas buļļi, kas ir nomedīti. Un uz sezonas beigām ir eksperti. Viens no viņiem ir Māris Bērziņš, man liekas, ka Dāvis Rītars arī varētu būt, ka tur ir pieslēgts klāt. Tad viņi, Dāvim arī lielākā daļa no Saldus trofejām aiziet pie apstrādes. Bet viņi uzreiz arī pierakst klāt pie nomedītajām trofejām, pie bildēm komentāru vecums, pareizi nomedīts, nepareizi nomedīts. Un tad, kā teikt, vakarā, kad nav ko darīt, var ielogoties un pastīties, kādas blakus kolektīvi ir briežus nomedījuši. Tā arī tāda interesanta štela. Un tas, kas man patīk, kad es pirms mūsu sarunas sākās, es pastījos, kāds man 2020. Gadā savu pirmo sudraba bulli, kā teikt, apstījos to lietotāju, nevis lietotāju, ekspertu komentāru. Tā kā, tas arī ir īstenībā viens no variantiem, jo šobrīd man šķiet, ka tur jau ir vairākas tās apvienības pievienojušās, un man liekas, ka tas arī tādā plašumā vēršās. Protams, ne visi kolektīvi grib tās bildes sūtīt, vai arī iesūta, tad sezonas beigās tur uzreiz veselu štāpeli, bet arī tāda forša veids, kā paskatīties, kā iet citiem. Jā, mēs esam jāpadomā kaut ko ar reklāmu. Es šodien tikai uzzināju par tādu vietu. Jā, mums ir savukārt Zemgalu trofeju klubiņš, WhatsAppā. Grupa, kur apkārtē kolektīvi liek, tur ir tā, ka... visi tur var pievienoties, bet mēs dalāmies līdzīgi. Tur maz atkāpīt. Mums pirmkārt klubā ir tāds kā katalogs. Faktiski mēs iedibinājām, principā visas trofejas mēs bildējam. Tā obligāti jānobildē. Tās bildes reizēm nav pašas veiksmīgākās. Daži tur principiāli vienkārši tikai tā ķeksīši pēc izdara to, kaut gan var to trofeju tā smuki nolikt un nobildēt, Bet patīk, nepatīk, mēs to spiežam darīt, bet tad, kad ir kaut kāds pasākums un tas katalogs laik stāv mājās, un ja tur 1 gads nāk klāt, 2 gadi, nāk 3, 4, 5, un tad jau tas katalogs jau ir kaut kādu jau materiālu. Tad jau pirmkārt ir interesanti pašķirstīt. Pirmkārt, tu redzi, kas ir samedīts, posies kāds foršs trofeja bijusi, Tu redzi arī tos aktīvos medniekus, kuri tad tur, akal. Bet tas ir tā iekšējā kluba līmenī, bet tad, tu, ko Arturs pieminēja par to Zemgales trofeju klubu, es biju tā kā ierosinājis un arī mēģinājis savilkt apkārtējos klubus, lai mēs dalāmies tomēr ne tikai klubu iekšienē, kas bieži vien pat tā nenotiek, bet, ka mēs tā kā apkārtējie klubi, un tur bija momentiņš, ka mēs tā kā to darījām, bet esam bijuši pieplakuši, nezinu kāpēc, vai kautrējās, tur bijuši arī visādi strīdi un pārmērīgas vērtēšanas un noliekšanas un atzīšanas, bet doma kā tāda man joprojām ļoti tā kā patīk. Es katrā ziņā ar savām trofejām tur noteikti dalīšos un aicinu arī pārējos tur nekautrēties. Un kā es arī sākumā teicu, kad tām kļūdām, kas viņas ir, ko tur baidīties? Ja tu esi kārtīgs vecs, tad kļūdas jebkurā gadījumā jāatzīst, vai dzīvē, vai medībās, vienkārši atzīst to. Un ja ir tev blakus cilvēki, kas ir gatavi tā kā pastāstīt,
Protams, man nepatīk tie pārmērīgie gudreļi, bet adekvātu, gudru spriedumu vai kaut kādu vērtējumu par to, man liekas, būtu arī tam autoram vērts zināt. Protams. Tā kā tā LMS, jā, tas jau ir tāds jau augstākais līmenis. Es viņu biju dzirdējis, bet biju palaidis garām, ja godīgi. Tas ir, jā, tas ir tas, ko, saku, brīžiem var tā paiet un pastīties kā citiem kolektīviem. Mums tā iekšējā, nu, ja tā skatās kaut kādiem kaimiņu kolektīviem, mums tādas trofeju apmaiņas īsti, nu, tā kā jums ir Zemgales trofeju grupa, tāda mums, man liekas, ka nav. Mums labas iestrādes. Ņem pa labu. Ļoti labas iestrādes. Ar Ragiduņa? Piedod. Ragiduņās, tur ir pa visu. Nu, tur ir sākot no A līdz Z, bet, nu, arī, protams, liek trofejas. Arī tur iekšā, bet tas ir no visurienes. Tas tāds jau, nu, vairāk vai mazāk tāds vislatvijas pasākums, kas tur ir, tie, kas tur ir pieslēgušies, viņi no visurienes ir, bet tāds lokālais jau īsti nav. Jo arī tā kā pirmīt, kad es minēju, kad ir tie kolektīvi un medību platības, kur baurs nemaz īsti nenotiek. Nu, viens no piemēriem ir mans medību kolektīvs, jo mums kolektīvs ir sadalīts grupās. Man ir platības, kuras robežojās ar Zvārdi. Un tad, kad sākās baurs, tad visa migrācija aiziet uz Zvārdi. Un tad viņa oktobra beigās viņi sāk nākt atpakaļ. Tagad var tikai noķert kaut kādas pārsteigātājas lielākoties, bet nu, jā, nav tā, ka šobrīd es teikšu, ka briežu nav. Tad, kad nāk baroties, tad brieži ir. Tur pagājuši gadu, man liekas, kad arī ar vienu no pagājušajā sezonā viens no laukiem, kas ir mūsu platībās, bet robežojas arī ar kaimiņu kolektīvu, ir tas, no kur izauga kā AST diskusijai par to, kad nepietiekoši Kurzemē medīja briežus. Jums tur nāca uz lauka 300 galvas ārā. Jums tur tā kā uz darbu, jā. Nu, jā, bet... Zini, kā vēl pa briežu, pa to bauru runājot un vēl arī par to daudzumu, ļoti labs rādītājs ir, cik ir aktīvo briežu baurotāji. Nu, cik briežu bauro tavā teritorijā. Un atceros, kad mums baurs parādījās, un tad, kad tas bija tas laiks, kad mēs tā kā bijām limitējuši dienas, tagad var medīt jebkurā dienā, jebkurā laikā. Nu, mums vispār nav nekāda ierobežojuma tādā ziņā vairs. Un tad bija tā, ka, nu, tu zini, kad klubu platībās, kas tur ap 8000 ir, baurs notiek 3-4 vietās. To ne visu laiku, jā, epizodiski viņi mainās. Un tagad es varu pateikt droši, nu, ka tas baurs ir gandrīz visur. Nu, jā. Gandrīz visur, jā. Droši var teikt, ka 11 buļļi bauro, un tagad aizbrauc uz vienu lokālu vietu, un tu dzirdi, ja, ka tur ir 3-4 aktīvi buļļi, un pa starpē kaut kur vēl nomolītē vēl kāds iebarojas. Nozīmē, ka tur ir 5-6 normālā, nu, kā saka, vecuma buļļi, kas piedalās jau riestā, un kāds no viņiem jau varētu būt mērķa bullis noteikti, jā. Ar to, ko gribās braukt uz jaumokām, nu. Tikai tagad atrodu viņu un... Protams. Man kaut kā nesanāk viņus atrast. Es nezinu, kā jūs to darāt. Man uz Kurzemi jābrauc, laikam. Tos 300-niekus pētīt. Nē, nu Kurzemē nekā, nu Zvārdē iebrauc kaut kur, nu plus mīnus. Nu, baigi jau tu nav tā, ka tu tur braukāt. Līdz Kurgānam tu noteikti var aizbraukt. Nu, Kurgāns tur tas vecais, tas virsnieku tornis, kur tos uzlidojumus skatījās. Nu, tur visi riņķī, viņi tur bauro. Tur principā stājies, kur grib, kaut kur visu laiku bauro. Jā. Tur nav tā, ka... Tas tāpatās man šautuvē aiz Valņiem arī tur septembrī beidz šaut bišķiņu vēlāk, no aiz Valņiem turpat jau sāk jau rūkt jau džeki pēc šaušanas. Tā viņi var pie tā visu pieraduši. Jā, mums kaislīgais briežu mednieks Rekur Arvids. Viņam kaut kā pats izdomāja, pats realizējas. Pareizi. Tu dabūji kaut ko, jā? Tu pastāsti. Es jau ieminējos, nē, bet es uz pieiešanu vairāk. Jo es saprotu, ka, nu, vai tas ir kārtīgs darbs, nu, tas ir 90%, vai 10% haļāva. Nu, tā kā tad var skaidrs, ka var paveikties, var iznākt tas mūža bullis un labais zelts vai sudrabs, bet es savā medību pieredzē
tādas epizodes esmu uz vienas rokas pirkstiem varbūt saskaitījis vai uz 3, ja. Tā kā visi buļļi tie ir tikai, lielie buļļi tie ir darba buļļi. Neviens vecais buļlis, ja viņš nāk ārā, tad, nu, viņš gaismā nenāks ārā. Nu, ja viņš arī iznāks, tas būs kaut kādā apogējā, kad viņš galīgi ķīslī sagājas, ja. Nu, tā būsim godīgi, bet tā pa lielam, nu, viņi ir mežā. Jaunaudzējs, tur, kur mēs mednieki parasti negribam iet, ērts, koži un slapjas kājas ir, bet es principā vakaros braucu klausīties. Vakarā es nemaz baigi necierēju, kas viņu dabūšu. Nu, vienkārši klausos, kur viņš ir, kur pārvietojās. Un tad, 3-4 naktī es uz vietas, eju klāt kaut kādā lokācijā. Klausies, kas notiek, kur viņi paši pārvietojās. Bārot es neņemos. Tas nav mans lauciņš, esmu mēģinājis. Nekas labāks pa jaunu būli man nesanāk. Un to jauno būli, tur vecu būli nepiesauks, tas ir kā skaidrs. Bet nu, manā praksē vislabākais ir krakšķināšana. Nu, jā. Kā saka, kratīt. Jā, tas strādā tā, kad nāk klāt pagājušo gadu arī. Tur iegāja vienā jaunaudzē, tur eju uz vienu būli, tur krakšķina, nu tūmā nenāk. Govs laika velk viņu nost. Pa to laiku tādā lielā pudurī iesēdies. Un man vienkārši būlis pienāk no muguru puses. Skatos, ragi sitās, un viņš bāž to galvu tajā krūmā, kur es esmu notupies, un es tā galvu pa labi. Un tagad tā kā līdz Arturam, varbūt pat tuvāk, viņš to galvu pienāk, un mūsu acu skatieni saskarās, un viņš 5 sekundžu pauze. Es tagad domāju, ko viņš tagad darīs. Viņš man nostīs vai aizliks prom. Paldies Dievam, viņš kā milzīgā lēcienā bija prom. Bet arī tīri uz to krakšķināšanu. To viņi izaicina piesauc, jā. Piesaukt to arī mēģināja aļņus, es atceros, neaizmirstams piedzīvojums bija. To es esmu iemācījies, jā. To es ļoti ātri apguvu, to es tiešām protu, jā. Es atradīšu bildi, pielikšu klāt, bet, nu, tur bija trakie. 2 vakari no YouTube. Nopietni, es iemācījos no YouTube. Un visu dienu puskolektīvam izklaide pēc tam bija izvilkt to alni pa gabaliem, jo tur nevarēja pat ar kvadrociklu iebraukt. Un mēs vilkam pa daļam to alni, bet neviens gabaliņš gaļas nepalika. Jā, un kā tev bija? Kas? Tu pamēģināji, izcirtuma piebaurot viņu pasaukt? Nu tur arī es vispār uz būli gāju, briežu būli gāju. Es zināju, ka tur ir diezgan labs būlis viens, un tad vienā meža masīvā pa vidu, lielā izcirtumā, tādā purvainā vietā, es iegāju, un es tāda celma, bija celmas izgāzies, bija paslēpies, nu, naktī iegāju, rītu gaidēju, un iznāca daži buļļi, bet tādi nekādi jauni. Nu, rīts jau galīgi aust, un es saprotu, ka nekā nebūs. Cirsma liela, un es redzu cirsmas galā, iznāk alnis. Un es pilnīgi atslābu, es domāju, mums tajā gadā bija 3 aļņu buļļi, 2 jau bija nomedīti, viens no tiem bija sudrabs. Jāatzīst, kad es to sudrabu iepriekšējā vakarā, es viņu neredzēju, bet viņš man bija pienācis klāt, īdēdams. Un es viņu būtu redzējis, es nebūtu teicis biedram, kur tāds ir, bet es pateicu, aiziet tur īdi, jā. Un tas bija uz robežas, un viņš tajā vakarā bija pārnācis, un tur čalis nomedījis sudrabu, jā. Episks būlis, jāatzīst. Bet tā, pie manu vakaru atražoties, nu jā, tas būlis iznāk, un baigais kusaks, tur tā, viņš gar māli iet, tur tāda migliņa vēl. Es redzu, ka alnis ir. Es domāju, pat nenāk par tā viņu medīt, un ko? Es domāju, aizvakar ritīgi mācījos mājās, domāju, paīdēšu. Es uzīdu, tur tā kā viss pēc YouTube grāmatiņas. Un viņš iet. Un tad vienā momentā viņš tāds, pagavečuk, kad davai es teviem iepazīšos. Un viņš tā pa 90 grādiem sagriežās un nāk klāt. Es tur vēl uzīdu, viņš nāk. Es skatos optika, binoklī. Bet normāls ragains. Tāds, labs. Tiešām labs. Nebija, diemžēl, medaļa, bet, tur zem bronzas, jā, tur kaut kas pietrūka laikam. Šis nāk, un es domāju, bet nē, diemžēl nē. Nav labi.
čaļi paliks bez pēdējās licences. Nu, ko es ceļos kājās, viņš jau man, tur, nezinu, 25 soļi, varbūt pat tuvāk, es ceļos klāt un saku, viss, beidzās, jāiet mājās. Un viņš izstiep tās kājas, rokas un tā. Nu, viss. Tā es tādu skatu biju arī YouTube'ā redzējis Kanādā, kā nāk visu tie āļņi. Un es saku, viss tiši, viss beidzam šo balvu, nebūs nekas. Un kur? Man neviena koka nekāds aiz cēlma, nāk tāds ālnis. Labi. Es tad iepazīstināju viņu 30.06. Un tad sākās darbs. Smags darbs. Smags darbs. Nu, tur traki gāja. Man bija bail, jo viņš bija uzņēmis kursu, un tad, kad viņš tās kājas izstiep un vienkārši to galvu tā mētāja, un nāk lēnu garu virsū man, un viņam jau viss bija vienalga. Nu, seriāla sajūta. Man vienreiz dzinēja medībās gandrīz aļņu gosu notriecā. Sajūta tā kā vilciens uz tevim iet. Viņa pēdējā brīdī, viņai pretīm spīdēja saule, viņa varbūt mani neredzē, un viņa pilna švunka iet, aizmugure teļš, un es stāvu tad, un es domāju, viss lekt vajag, nav pļauva. Es krūmiņa kaut kādu tur, bet viņš man neizglābs. Un tur burtiski 5 metri pirms manis viņa ieraudzīja mani, un tā, kā multenis pa bremzēm tā, un mani apgāja. Un teļš to pašu. Es stāvu tad, domāju, kas būtu tevi notrieca alnis? Viss. Droši vien masta nosauktu manu vārdā, ja tur? Tas bija Bebros, jā? Jā. Sajūta ir fantastiska, tāpēc es domāju, ka tur, kad alnis uz tevi liels nāk. Artur, tas ir, ka viņš skrien, tas ir tā, bet viņš apzināti, viņš tevi redz, viņš nāk, ka tevi pabadīties. Jā. Vēl man pieredze bija ar aļņiem, arī aizgāju Pilskalnā, jā. Es sēdēju pie upes un bija nogazušies koki. Es zināju, ka viņi kaut kur te vazēs, tie aļņi no kaimiņiem nāk. Un es apsēdos tā ērti starp nogazušiem kokiem, tā, lai atbalstītos, un sēžu. Un dzirdu, viņi nāk, burtiski 5 metri no maniem, visi pārkāp. Un es domāju, es klusi sēžu ar to 306, es domāju, tikai viņi man nepamanīt. Viņš reāli, es pats stūri sevi iedzinu, viss, labi, vienu es izšaušu. Otrais man vienkārši ar kājām tur. Es sēžu, domāju, tikai paiet garam. Viņi paiet garam, es domāju, fu! Bet tā vieta ļoti interesanta, tur emocija vieta. Atceries, mēs tur uz kuili sēdējām arī. Daudz, kur ir sēdēts. Arvids baidījās elpot, kaut sēdēja uz torņa. Uz torņa, jā? Jā, tā bija. Baigais monstru pienāca viņam klāt, jā, pie kāpnītēm. Uz būli sēdējām, jā. Jā, uz būli mēs sēdējām. Kāpēc pienāca, jā? Es ko tādu nebiju redzējis. Es viņu gribēju, tā kā nogriezt, bet es ar parasto sēžu. Es paņēmu pret mēnesnīcu, domāju, vilkuši, bet neredzu nekā. Bet, es gaidīju, ka viņš prom aiziet, jo man bija lejā klāt. Ir jau kaut kur jau šitie tankeri ir saglabājuši. Ir. Tas ir. Bet mēs pa tiem aļņiem pieskārāmies, nav tik spoži īstenībā ar tiem aļņiem jāatzīst. Es vēl sākotnēji biju piekritējis tam, ka viss ir kārtībā, bet tā populācija ir mazāk palikusi. Bet te bijām aizsākuši kolektīvu blakus kaimiņiem. Mums ir koplīgums ar Skaiskalnas klubu. Viņi arī ir platības ziņā diezgan lieli, un mūsu pusē tieši aļņi ir. Tieši, tiksim tā, pa šito pusi nav tā kā tur Balskas pusi, tur čaļi saka, jā, viņiem tur ienāk un aiziet, vai lapas nokrīt un pazūd. Mūsu atkal tie lielie meži ir, tad līdz ar to tie aļņi arī, un ļoti daudz purvu. Un tad mums ir, zinu, ka Skaiskalniešiem ir mums un vecumniekiem. Un vecumniekiem īpaši tie aļņi tur tādi ļoti smuka populācija ir. Mēs aizsākām sarunu par to, ka būtu jāpieņem kaut kāds kopīgs lēmums, ka medī tomēr kaut kā. Arī tieši tāpat kā briežiem mēs aizsākām, tad arī par aļņiem vajadzētu. Un tā pretestība bija pietiekoši liela, bet pats fakts vien, kad ir kaut kāds zināms skaits mednieki, kas par to sāk domāt. Ja? Un Viesturs Pols, kas ir kluba vadītājs šobrīd arī, viņš zvana, viņš saka, mēs runāsim kluba iekšienē, un tad tiekamies, runājam. Un tad ir jau
tie kaut kādi jau 11,000 hektāri. Nu, ļoti gribētos, lai citi klubi vēl pieslēdzās, un es zinu, ka ir klubi, kas arī atbalsta tajā tēmā. Nu, tad pilnīgi noteikti mēs varam izaudzēt aļņus. Nu, piekrītu, bet rekur nevienā vietā vien arī pie mums ir tā, kad šobrīd aļņu govis, ja viņas pavasarī bija ar, nevis pavasarī, bet bija ar teļiem, tad šobrīd teļu vairs nav. Vilki? No, un tas jau arī, kā teikt, baigi tai populācijai nepalīdz. Nepalīdz, jā. Tas galīgi nepalīdz. Es domāju, ka vilki nav tik kaitīgi, cik zaļie, nu, cik viņi mums ierobežos laiku tajā medīšanā. Bet vilki, jā, vilki dara savu darbu. Nu, pagājušajā gadā arī bijām nomedījuši alni, un tad tā bija aļņu govs, kurā bija diezgan daudz kodienu. Teļu viņš laikam nav varējis, bet... Nu, teļu viņš var noēst, bet govē viņš tikai, jā, viņš sakož. Nu, bet var redzēt, jā, diez vai tas ir mājas suns, kas ir pieskrējis pie aļņa, jā. Vilki. Un tik daudz, cik šobrīd vilki riņķie ir, nekad nav bijis. Nu, pa lūšiem nerunājot. Pa to atsevišķu stāstu viņu citreiz. Pa lūšiem atsevišķu stāstu, jā, apstāstu. Man liekas, ka vakar bija, vai 2 dienas apakaļ bija 180. Vēl medījam vilki palikuši. Cik ir uz šodienu? Gan jau kaut 170 ir palikuši. Bet sezonas sākumā bija 300, ne? 173. 300 bija, 173. Es dzirdēju, ka viņi tā kā piešķirs vēl. Šoreiz bišķi brīvāk, laikam. Bet, nu, tas tā. Jā, attiecībā uz aļņiem šitie plēsēji arī diezgan labi palīdz. Un uz kopējo selekciju, protams, tas jau ir... Nu, jums viņi, man liekas, ka arī ir vairāk nekā mūsu galā. Aļņi? Jā. Jā, bet ir saku, nu, pagājuši gadu tā kā drusku mazāk likās, kad ir. Bet, nu, es negribu teikt, ka tas ir tās beigais rādītājs, tāpēc, kad ir meža masīvi, kurus mēs tā kā neizdanam, nu, kur ir milzīgi ūdeņi, un mēs labi zinām, ka alnim jo slapjāks, jo labāk, ja. Un ņemot vērā, ka mums šobrīd ir dzinējos ļoti daudz dāmas un meitenes, un, nu, kurām varbūt mans vadīšanas stils nepatīk, jo es parasti lieku tās slapjākās vietas izdzīt, un tad sanāk saudzēt cilvēkus, un tad mēs izvēlamies kaut kādus tādus pieejamākus mastus, jā, un līdz ar to tad dabiski veidojās kaut kādi lokāli rezervāti. Nu. Jā. Bet rezervāts ar tas nav slikti, tā arī ir. Es atceros, kad sīks ar Obu braukāju uz dzinēju medībām Blīdenē, tad bija rezervāts. Bija rezervāts, kur, kā teikt, neaiztika. Ar tādu. Mums ir tāds Jēkapiņa. Vienkārši jebkurš vadītājs, kurš iemin, kad dzīsim Jēkapiņus, visi, āk, Dievs! Nu, tur pazūd dzinēji, suņi, Balības beidzās. Jā, bet viss. Ja tur sāk no šitā tā masta, viss, tur izpeldēsies 100% un apmaldīsies. Mums reāls bija gadījums, kad mēs tur atstājām suni un dzinē. Nu, nevarēja iziet. Bet viss zem kontrols bija, ar viņiem bija visu laiku sazvanīts, pēc tam aizbrauca, Vaļera paņēma savu suni un dzinē mēs arī dabūjam, viss kārtībā. Jā. Bet interesanti bija. Ir. Un tur visu laiku lieli ūdeņi un brieži un aļņi ieiet pa vidu un stāv un viņus nevar dabūt. Viņi ļoti labi zina, ka viņi ir drošība. Nu, kad tie lieli ūdeņi. Tagad jau savs. Pa limitiem stāsts, nu, es tā nodošu sveicienus virsmežniecībai. Bet tas bija pagājušo gadu laikam, ka viņi sāk samazināt aļņu limits. Un tāpat laikā sazinos ar Iecelles klubu un es sāku klausies, kā jums nogriez, nenogriez. Viņš saka, mums vispār neko nenogriez. Bet mums pat nevajag, mums viņu nav. Es saku, mums gan noņēma, nu labi. Es vanu uz mežniecībai, saku, kas par lietu? Nu, tur tās vispārējās tendences, kad samazinās tā populācija un tā. Es saku, nu jums samazinās, mums varbūt nē. Es saku, nu, pēc kādiem kritērijiem. Nu, mēs aizbraucām uz Kurzemi, paskaitījām pēdiņas, paskaitījām kakiņas un nolēmām samazināt jums. Nu tā, tad Kurzeme, Zemgale. Nu tā, paskaita vienā reģionā, bet Zemgalē noņem. Zemgalē noņem. Jā, tas man likās tā diezgan dīvaini.
Bet nē, nu es piekrītu, ir mazāk palicis kaut kā daļa tiem vilkiem vai tie limiti nav bijuši pareizi, bet tas ir ļoti nosacīti, jo viņi tagad cenšas ļoti tā kā visā Latvijā to populāciju atjaunot, bet ja ir kaut kādas lokālas vietas, kur tie ēļņi ir, nu tad es izsaku līdzjūtību visiem mežaniekiem, jā, tam jaunaudzēm un vispārējo. No. Būs, bet brīžiem tas pats ir. Jā. Pašam jaunaudzēm nekas jau baigi nemainās, viens vai otrs ēdājs. Jā, man ir bijis reāli meža īpašnieks zvana, kas no medībām neko nesaprot. Viņš saka, kad tu aizies izdzīt. Un viss jaunaudzis ir nokasīts. Viņš zvana jūnijā. Viņš saka, nedrīkst. Man vienalga. Ejiet izdzīt. Es saku, labi, pagaida oktobri. Jā, nu tā. Un viņš dusmīgs, un es aizbraucu, un es redzu, jā, ka tur ir hektārs vienkārši bijis beigts. Viņš smuki izkopis. Visi tie brieži var pie stumbriem brieži pieiet. Protams. Tas ir tā kā vietējais kukurūza. Cūkas turē, ejiet medīt. Mums tur nav līguma. Šodien parakstīsim. Jā, bet, kā jūs sapratat, mums viss ātri nenotiek, ja medni šodien neieliks. Ja tā izdarīsiet, tad būs labi. Tad mēs būsim ļoti operatīvi. Bet jā, īpašniekiem bišķiņi arī jāsaprot. Jā, viņiem jāuzdevina kalendārus daudziem. Lai viņi zina, tas to jau var apstīties, ierakst medību kalendārus, tad jau redzams. Kāds kalendārs ir, tas ir emocijas. Skaidrs, ka cilvēks ir izkopis, ieguldījis naudu jaunauču kopšanā un sastādījis, nedod Dievs pirms 20 gadiem. Un vienkārši viss darbs ir vējā, visi pirmie stumbri ir dārgākie beigti. Nu, visi beigusies, epopēja. Un kas tur būs vainīgs? Vainīgs būs tas, ko var paspēt vainot. Un diez vai saimnieks vainos zvērs. Viņš vainos to, no kā var kaut ko paprasīt. Tu briedi! Jā, tā kā mednieks būs vainīgs. Un kā tas ierasts mums ir? Protams, kādam ir jābūt vainīgam vienmēr. Bet kā tev šitā sezona medību sākums uz buļļiem? Kas redzēts, kāda apņēmība, kādas apņemšanās? Nē, es atzīšos, kad es 31. augustā jau biju palicis jau mežā teltī un gaidīju rītu. Normāli, pareizā pieeja. Redzējis neesmu, daudz dzirdējis, pašlaik tādā, tas novērojams, kad tagad jau diezgan daudz bāro, bet tie sākumā bija ļoti lokālās vietās, man liekas, vecāki buļļi. Mazkustīgi, kur bija vienā audzē, kur vienā audzē 2 buļļi bauro, bet viņi kopā neiet. Viņi neiet cīņā. Un dabūt kaut kādā tur izcirtumā vai uz kaut kādas pļaviņas vispār nebija reāli. Tur puras viss tāds biezāk. Pat tumsu bauro, jā. Nē, kā tikai pirmā gaismiņa, viss klusums. Tikai dzirdējis. Šogad pirmos baurotājs 10. augustā dzirdēja. Jā. Šogad pirmie. Es no sākuma pat nesapratu. Es gāju pa Griķa lauku, gāju skatīties. Mums tur bebras bišķiņ pastrādājis nedarbs. Kaut kas tā kā rūts. Aizgāja apsēdos turnīkā, ieslēdzās jau tumšāks, jau sāk rūkt džeki. Jūsu pusi ir reāli vesāka. Mums te ir silta. Kāds vēsāks? Tāpat tās Taškenti ir. Tev pa dienu. Pagājušā nakti bija normāla temperatūra, nokritās. Bet tāpat tās vakar tā izlīja, kad šorīt no rīta baigi nebija vaļa paspēt vēl līdz mežam, bet... Nav liela Es dzirdēju, ka Kurzemē čaļi ledu nes uz riestu bedriem speciāli kaisi. Tā ir taisnība? Tā gan es neesmu dzirdējis. Kas tas? To gan es neesmu dzirdējis. Labi, tas bija joks. Tādas lai vēsāks, saprat, lai vēsāks. No saldētavas lāču ledus tikai maiss. Nē. Mums ļoti nopietna saruna šodien, kā jūs sapratāt. Jā, godējumi skatītāji, tas bija īsais intro. Šis bija tikai intro? Jā, tas bija tikai intro. Šautavas jaunai epizodei. Jā. Nē, ļoti interesanti. Mana apņemība šogad ieraudzīt bulli. Es gribu pieiet klāt, kā Arvids to dara. Man parasti prasa, aizved man uz bulli. Tā ir sanācis, jā, kad šeit tādu paņem kādu līdzi, tad... Tad ir? Jā, ne man, bet to, ko paņem līdzi, jā. Atbrauc tur draugs no ārzemēm, no darba, viņš saka, uz bulli jāaiziet. Pateiks, kur aiziet. Saka, aizbraucam kopā. Sudrabs.
Bet, zini kā, kopā ir tā foršāk. Man tagad sanāk vienam pašam iet medīt. Tad arī tas, ko tu saki, ieliec krustā, nofočē, atmiņā un viss. Nu, ir kaut kāds tas brīdis, kad tā kā jā, tā kā nē, tā kā jā, tā kā nē. Bet tad, kad ir divi, nu, man pēc sajūtām, ja ar kādu kopā iet, ja viņš jau saka jā, tad jā. Es tev nevaru galīgi piekrist. Arturs man tur liecinieks vienā medībām bijis, tā kā, nu tā. Nē, protams, pēdējais vārds paliek tam, kam ir puška, bet ir tādi brīži, kad ir tā kā jā, tā kā nē, nevar saprast. Zini, kā es to saucu? Tas ir, tu negribi pieņemt to lēmumu, protams, jā, tāpēc, tu pārveļ uz citu. Nē, bet, protams, jo ir grūti ar to selekciju. Nu kā, nekļūdās tas, kurš neko nedara, tas ir tikai normāli. Bet negribās arī to kļūdu baigi pieļaut. Jā. Gribās, lai ir pareizi, lai ir tas tīrais. Man 2-3 gadi atpakaļ sanāca tā kā, kļūdīties. Bet kļūda bija bez kļūdas beigās. Tad, kad piegāja klāt, tad sapratu, ka viss ir slikti. Yeah. Bet tad bija žilās te vilku žuburs uz aizmuguri. Tad vismaz bija tāds, labi, vismaz kaut kāds mierinājums. Bet, man šitie patīk stāst. Jā, bet ir bildi briežu medības, LV, es tev parādīšu pēc tam bildi. Man gads atklāsme, bija vienkārši viens gads, es tikai govis medīju. Sākās viss no bukiem, jā. Mēdīju, es sēdēju ilgi, skatos, stīrna, labi, augstā zāle, nekas cits neiznāca, es šļurku, pienāku, Haidī, jo tādi ir atziņi mazie, āzis, labi, viss kārtība, to es atveru blici, dzinējmēdības. Arvids man uzlika uz sava Bobika Defendera, viņš saka, te nāk saļņa. Jā, viņi arī bija. Viņi iznāca, man salūza bise manajam ceška, es paņemu Beretu 692 Sportinga. Skatos tur, teļi, viss. Pa teļu es izšāvu, laikam netrapīju, pa otru, pa lielu skatos, govs, izšāvu. Trāpīju, paziņoju par rāciju, celi, visu kārtību, visu, medības notika, visu. Varam iet pie govs, pienākumu. Haidī. Tik gari nebija, man liekas, tāda puniņa. Jā, tur. Es domāju, Haidī, kas notiek? Labi, viss kārtība. Un tad pēdējais bija šitais te noslēgums, bulli es medīju. Viss. Pēdējais laiciņš, visu sezonas noslēgums dzinēja medībām, augsti, paskrien 2 buļļi. Domāju, kāpēc otrais nešau? Viena govs un viens bullis. Domāju, kāpēc otrais nešau? Tur tā govs. Klusums, rācijā arī klusums. Domāju, droši vien tur kaut kā stāv nērti. Skatos viņu atpakaļ velk. Bullis pa priekšu un aizmuguri govs. Govs tu nekur neies, viņš ļurk, ir gatavs, es paziņoju par rāciju, viss apsicu, ļoti labi noslēdzam, viss. Beidzas medības, varat iet skatīties. Es pienāku, Haidī, tur tādi. A lieta ir kāda? Mēs uz to sezonu pieņemam lēmumu kolektīvā, kā dzinējmēdības mēs buļus vispār nešaujam. Es domāju, viss. Atvadīšos tūlīt no kolektīva. Viss. Zvanu Arvidam. Allo! Arvidam ir savs stāsts. Par šito gadījumu, jā. Paturpini. Es sapratu, atšķirīgi, tas skaidrs bija kā diena. Man parasti nezvana tāpat vienu medību laikā neviens. Pa telefonu, jā. Un citais atnāk,
ar kameru, es balss, šitām jautri. Skartī. Nē, bet paldies šitām bullim, jo, jā, kolektīva iekšienē pieņema lēmumu, ka tomēr, ja skaidri var redzēt, un, kļūdīties visi var, jā, ar sapratni pie, un mainīja bišķiņa attieksmi. Bet tajā pašā laikā prasīja tam pirmiem medniekam, kas redzēja, ko tu dīdzi nemedīji, nekad nešāvi. Jā. Viņš tāds tumšs bija, tā kā bullis. Krēsla jau, reāli krēsla bija, jā. Es domāju, nē, nekur tu neskriesi. Nu tā, jā, man pa vienu sezonu 3 gadiem. Tagad es ļoti piedomāju pirms. Vēl jautājums tad, kur skaidrs ir tas, ka Bārbeles mednieku kolektīvs medī selektīvi staltbriežus, ir uzsākuši āļņu selektīvo, kā teikt, medīšanu, vai vismaz pareizo medīšanu. Ko jūs ar stirnām darat? Jums stirns medī vai nemedī? Medī. Ļoti aktīvi. Medī. Arī par to mēs bijām runājuši, un faktiski kā vienošanās patiesībā ir, bet kaut kā to visu stāstu pamainīja tas, kad viņi ielika nelimitētajos. Un kaut kā, pirmkārt, man liekas, pat sākam mazāk medīt. Tieši tā. Kaut kā mazāk. Tā interese tās zuda. Tad, kad bija limitēts licences, tad kaut kā tomēr, tur tā kaut kā, cīņa par licencēm. Jā, un tad, kad tā cīņa bija, tad arī kaut kā baigi pieskatījām. Tagad, es zinu, ka daudzi skatās, nemedīja vidēja vecuma āžas, nav, tas tur, kāds tur gaļu vajag, tad gaļu medīja jebkur citu, nomedīt vidēja vecuma āzīti, tur, galīgi, kaut kā mūsu kolektīvs, man liekas, ir izaudzis, par to vairs nav diskusijas. Īsti par to nevajag vairs runāt. Tas ir pašsaprotami. Ja? Ja tur akurāt kādam jaunākam medniekam tur trāpās, tur jaunāks āzes, ja, tur es redzu, ka viņi bildes ieliek, bet neviens pat neaizrāda. Pēc tam tas āzes tāpat nonāks mūsu redzeslokā. Mēs tur pateiksim, ko mēs domājam, bet negribās atņemt arī to prieku tam jaunajam medniekam, kad viņš uzreiz dabūna pārsti. Labi, tie āži mums netrūkst un vispārējais. Tā kā nav tik traģiski, ka tagad kāds iet un selektīvi mēģina visu laiku kaut ko izmedīt, kam ir smuks trīžuburīts. Tā nav. Nē, es vairāk domāju par to, ka skaidrs, pa āžiem tas ir skaidrs. Bet tajā brīdī redzīja, tad, kad var sākt medīt kazas un kazlēnus, tad jau ir briežu laiks. Kazlēns vēl kāds medī. Man ir sajūta tāda, ka tagad kopš viņas uzlika kā nelimitētos, tas kazas un kazlēni tādi tiši. Nē, zini kā, man ļoti tuva tēma pa stirnām un āžiem, jo es ļoti pieturējos pie āžu selekciju, un man dzīvē paveicās arī dabūt medaļniekus. Man bija pirmais Bārbeles sudrabs un pirmais zelts. Tagad Arvids nomedīja šogad arī smuku āzi, mēs nezinām, tur būs zelts vai sudrabs tur stabili. Jābrauc vērtēt, nav aizvest. Bet pirms tā mums vispār, mēs daudzi domāja, ka mums nevarētu būt smuki āži un medaļnieki. Protams, ka tā nav. Un šāva viss pēc kārtas, jā, bet medija tikai daži. Un tieši, kad nelimitētajos ielika, cilvēki reāli atslabuši, viņi zina, ka nekur nevajag skriet un saka mazāk medīt. Bet es domāju, tas ir saistīts ar to principu, ka tu tagad vari aiziet un to stirniņu un kazlēnu nomedīt jebkura laikā bez nekādām problēmām. Es viņu vispār saucu aiziet un paņemt. Tas ir āži, medaļnieki, tur ir savādāk. Tur ir ļoti sarežģīts pasākums. Man tas viens no mīļākajiem medību veidiem. Medīt āzi. Man uz buļiem kaut kā nesevišķi veicās, bet āzis viennozīmīgi mans dzīvnieks. Man Diana rada no visām pusēm viņus. Pa tiem āžiem, stirnām, kazām ir tā, ka mums ļoti labi šogad jau kaut kādus gadus, 3-4, man liekas, viens no kluba biedriem aizsācis, kurš ir medību vadītājs, aizsācis tādu tradīciju, ka mēs rīkojam puku medības. Tad ir tā, ka speciāli taisam dzīvnieku medības tieši uz bukiem, tad vairāk vai mazāk visi tomēr ar luclobrieročiem nāk. Un ir ņemts mazas audzītes apzināti, un tad mēs viņus tur pulku samedījām.
Un tad ir tāda, nu, pirmkārt, kārtīgi var izšauties, tas ir viens. Otrām kārtām tad, mēs arī nevaram pieļaut, ka tagad mums būs tur pa 100-200 bukiem barā, ja. Tie arī rada labus postījumus. Nu, tas gan nevar notikt tieši šobrīd pie šī vilku populācijas daudzuma, bet ja vilku nebūtu, tad es domāju, ka visi lauki tomēr ir apsēti bez mazvē, ja. Man liekas, pārtika viņiem netrūkst. Ziemas arī vairs nav tādas, kad buki tur pie ledus piesalst, ja, un tur pa pneimonijām slimo. Tā kā, bet tradīcija laba, un vēl pa tiem aļņiem runājot, prasīja pa selekciju. Nu, tas process arī jau, man liekas, ir aizsācies kaut kādus 2-3 gadus atpakaļ. Jā. Tas nebija tā kā ultimatīvi, bet mēs kluba vadības līmenī ar vadītājiem dzinēju jau sākām runāt par to, ka, jau veči, klubs tā kā nav lēmis, bet mēs kā vadītāji tomēr varam kaut kādus ierobežojumus tā kā noteikt. Jā, un tad jau bija stāsts tā, ka uz līnijām mēs teicām, labi. Pirmā varbūt tā nebija labākā versija, bet tomēr mēs teicām, tas, kas jau ir kaut ko nomedījis, tādus kaut kādus 3-niekus, 4-niekus, vai neskatās. Ja tev pirmais alnis, labi, tur ļoti gribi medīja. Ja. Tad kaut kāds laiks gāja un pagājušo sezonu, pirms sezonas mēs lēmām, ka vienalga, vai tev ir vai nav, visi pieturamies. Tikai tad, ja ir tiešām kārtīgs medaļnieks vai mopēds saucamais kaut kāds, bet par tiem mopēdām arī interesants stāsts. Ja. Tur es zinu, ka katrs mopēds tomēr ir mopēds, tādā izpratnē, ka viņš ir tur neselektīvs, tur tā pieredzīta jāatzīst, vēl nav tik laba, lai tur atšķirtu. Bet ko es gribēju pateikt, mēs tā kā nolēmām, un mēs tā kā, var teikt, valdē esam visi arī kluba vadītāji, zinējumvedību vadītāji. Un tad mēs tā kā pieturamies pie tā, ka uz līnijas mēs sākam, kādus mēs tad medējam. Mums bija incidents, bija pagājuši gadu incidents no mednieka, cienījama mednieka, kas visos jautājumos vienmēr ir bijis radzīm teicami, vienmēr, kā saka, apzināti ir ievērojis visu, bet varbūt tas nebija tas gadījums, viņš gan saka, ka tas tur tā, bet nomedīja, principā nemedījama bulli, saskaņā ar likumu, bet pretēji kluba vadītāja norādījumiem. Jā, viņš mēģināja tur izlocīties, bet mēs tur lielās diskusijās neielaidāmies. Bija vienots lēmums, ka tā darīt nedrīkst. Jā. Bija sots. Sots bija 2 torņi. Mēs katru gadu būvējam torņus, un tad bija papildus torņi jāuzstājas. Jā. Es gan gribētu teikt, ka tas pa laitu mēs izgājām vēl. Es domāju, ka otrais torņi nebūs jābūvē. Nebūs torņi. Jā. Tad tā jūs vēl sagatavojaties. Pagaid, kas tur bija? Sākumā. Mēs forši par kolektīvismu parunājām. Interesanti. Kas ar talkām, Artur? Cik mums talkas? Es katrā ziņā tevi neesmu redzējis nevienā no viņām. Vot redziet, šogad nesanāca. Es pārstāvu kluba vārdu ārzemēs, šaušanas sacensībās. Nē, es redzēju, bija tev kaut kur klubā Bārbeli toči neesmu redzējis. Tagad Ļipačka arī klausies dubultā. Vienu gadu nesanāca cilvēkam fiziski apmeklēt talkas, bet mums ir laba opcija. Ja tu neapmeklē talku, var samaksāt 50 eiro. Vai atstrādāt. Bet vairs pa vienu talku. Tā ilgi vairs nebūs. Es tā dzirdēju, Bet, patīk cilvēkiem pamainīt uz maniem kaut ko. Bet ja jums, tā kā mēs esam arī Zemgales šaušanas centrā, tad jūs arī noteikti kolektīvs arī pārbaudat savus šaušanas prasmes ieročus arī tikai pirms dzinēja medībām, vai kā jums notiek prasmju un ieroču pārbauda, kā teikt? Tas ir arī garš stāsts. Principā šitas objekts tapa dēļ tā, ka mēs sākām baudīt mūsu prasmes jau vairāk kā 10 gadu, man liekas. 12 vai 14 gadu atpakaļ, jā. Mēs braucām, mēs nolēmām, ka mums jāatcer šī prasme, jo, jāsaka, ka īpaši slikti mēs šāvām, lai neizteiktos rupjāk, jā. Tiešām bija ļoti daudz asinspēdu, un tad kaut kā to lietu vajadzēja labot. Sākām braukt uz vecumniekiem, viņiem tur tāda neliela forša šautuvīte uz cūku skrejošo. Un tad bija doma, kā piedabūt večus aizbraukt.
tā atsaucība, galīgi nebija. Kur nu vēl tu pateiksi tagad, zini, obligāti, jā. Tad tu tur vari rakstīties no kluba laukā un, kā saka, ej, šau, ko tu gribi, jā. Bet tad mēs to padarījām tādā versijā, kad, it kā nav obligāti, bet obligāti aizbraukt izšaut. Vienkārši izšaut, piedalīties tajā. Un tad rīkojām tādas sacensības, tur dāvanas, balvas un kaut kādas iegājās. Man liekas, gads vai 2, un tad jau mēs tā kā sapratām, ka, ir okei, ir aizgājis, jā, kad savstarpējie mačiņi veidojās, un jau sāka veidoties līderi, un mums tur klubā arī jau izcenas labi šāvēji, sporta meistari bijuši, jā, tā kā tur bija no kā pamācīties, un bija kas arī pamāca, jā, un arī par ieročiem jau pastāstīt varēja. Tā kā tās tradīcijas diezgan tur tādas nopietnas, jo vispār Bārbele ir slavena savām šautuviem, jo vismaz 3 šautuvas te ir bijuši, jā. Tā šaušana te ir pamatā gan pa šķīvīšiem iepriekš, bet, lūk, un tad mēs sākām tur braukt, un tad vienā momentā tur bija kaut kāds, nezinu, kas tur bija sanācis, kad viņi pacēla cenu kaimiņi. Kaut kāda remonta bija, un tad ļoti ātri gribēja atgūt tos savus izdevumus. Tad mēs tā kā drusku uzmetām lopu, un es sēžu pirtī un saku, pagaidi. Mēs viņš varētu paši uztaisīt. Tā, un tad tur, kā saka, nelielā draugu lokā, jo, protams, atbalstu es neguvu no absolūta kolektīva, ka mēs tā kā varētu taisīt. Un tad mēs tur bijām sākotnēji tur 3 cilvēki, un tad tur vēl daži piesaistījām, jo nevarējām realizēt visu, ko gribējām. Tīri finansiāli. Un tad ir lauka atbalsta dienesta palīdzības, tad tapa šī vieta, kas principā asociējās daudziem kā mūsu klubu šautuvi. Lielām mēs arī tā arī uzskatām, jā. Cilvēki brauc un trenējās, un te ir izauguši arī sporta meistari tālšaušanā, pirkstiem nerādījuši, bet labi. Bet tāpat viņš nemāk šaut, man nemāk pāršaut, visu laiku padirš. Un tad atgriežoties pie mūsu tradīcijām klubā, tad mums ir 2 reizes gadā jāšauj normatīvs. Principā normatīvs ir tāds pats kā eksāmenā. Katru gadu mums ir tādiem senioriem, kas ir sasnieguši tur, nepateikšu, man liekas, 70 gadu vecumu vai kā, viņiem ir maz atlaidīts. Bet pavisam tiešām nedaudz, tur, man liekas, kaut kādi 10 punkti, laikam. Un ja tu gribi piedalīties dzinēju medībās, tev jānokārto uz cūku 35 metros. Un tad tā arī visu laiku gāja, un tad mēs sapratām, ka cilvēki nokārto uz cūku, bet visu gadu iet ar karabīnu. Jā. Un tad nāca vēl klāt tāds papildinājums, ka vajag arī tad uz almi griezt limitu. Un tur nav tik vienkārši, jā. Tur ir bišķi jāpatrenējās. Un tā, mēs... tev nav 2 reizes obligāti, bet tev vismaz vienā no viņām jāpiedalās. Viena disciplīna tev jāizšauj, un ar to tad jā. Ar savu medību ieroci. Bet ar to tad tu jā, bet kas ir interesanti, mēs vedām statistiku, un tie visi rezultāti tiek publicēti pēc tam klubu iekšienē, jā. Un tur mums ir tāds spicākais šāvējs nominācija, ja, kad tur abu 2 kopsumā veidojās. Tā kā mums ir diezgan tāda spēcīga, laba iekšēja konkurence, ja, kad ne visi piedalās, bet ir kaut kāds stiprais astotnieks, kas savā starpā mačojās, kad labākais rezultāts no cūkas un no aļņa, un tad tu dabūni tādu smuku trofeju, spicākais šāvējs tā gada. Tā, prestīži patīkami, tā mēs te Maliču. Trenējamies. Jā, tas vispār must have visur to darīt, visiem kolektīviem. Man te nesen Surmovičs atbrauca pašaut ciemās. Man bija baiga diskusija ar viņu. Skaties, cilvēki meža labi šauj, ja? Bet, kad atbrauc un vajag likt normatīvus visus, viņam kaut kāds tremors vieglais un kaut kāda atbildības sajūta, viņš nemāk šaut. Un tad mēs diskutējam, viņi ievesa tagad, cik es saprotu, kolektīva netrapi desmitnieka, ja? Ne uz punktiem, bet jātrapa motortelpa, kā viņš saka, 5 šaujienus. Un viss, lai cilvēkiem nav uz punktiem. Un viņš saka, mainās psiholoģija.
Varētu būt mums arī vajag pamēģināt tā, ka dažiem cilvēkiem sevišķi cienījumiem gados. Zini, kā Artur, es tev teikšu savādāk. Arturs vienmēr, Surmovičs izceļās ar inovatīvām tādām lietām. Viņš publikā apgrozās, pa klubiem brauc, LMS-ā arī informāciju ievāc. Bet šī jautājumā es teikšu tā, ja tu nemāki šaut šautuvē, tu nemācies arī mežā šaut, un ja tu nemāki mežā šaut, tu taču nemācies šautuvē šaut. Diskutabli, vecīt. Un, diskutabli, es nezinu, man pieredze rāda tā, ka tas tā ir, jā. Un ja tu tur vari iešaut cūku siluetā, atšaut viņam kāju, tad vai tas labāk? Tā nav motortelpā. Jebkurā gadījumā motoru. Tu vari tur arī motortelpā pāršaut kaut kur, un nav tas, Viss sākās ar ieplecošanu, ar stāju, ar domāšanu, kurā tu mirklī šausi. Ja tu esi mežā noskatījis, ka tev ir tāds sektors, varbūt tu pat esi mastā, kur tev nemaz nav pozīcijas, kur izšaut. Man tā ir bijis pašam, nostājies vai tev nostāda, un es nešaušu. Te nav variantu. Līdzīgi, kad nostājies dzinēja medībās, tur es labāk nešaušu. Nē, labi ir. Tas gan. Bet par to, ko tu saki, motora telpā trāpīt bez punktiem, tur jau ir, es uz to visu tā skatos no savas vārdas perspektīvas, tad, ja tev, kā cilvēkam no malas, kurš grib kļūt par mednieku, tev ir jāiešo 50 punkti, cūkā. Tad kāpēc tu, mednieks, ar stāžu, ar lielāku pieredzi, mazāku pieredzi, kura mājās ir ierocis, kāpēc tev būtu jāšauj tikpat? Tev nebūtu jāšauj tikpat, tev būtu jāšauj vismaz labāk. Tas arī nav pareizi. Nē, mēs runājam, kad jau vecs cilvēks. Es runāju vairāk par psiholoģisko aspektu. Zini, kā cilvēks, viņš meža trapa, atbrauc uz šaut, viņš nevar trapīt, tāpēc, ka viņam spiež tie punkti. Runā iet par punktu filozofiju, visu. Par to. Artur. Bet jāšau visiem, es par to vienmēr, ka jāšau un jābrauc. Un es vienmēr arī aicināju un aicināšu cilvēkus braukt uz šautuvēm. Skaties, mums pieņemsim, katra šaušana, kurā vietā kaut ko maksātu. Vai tu brauc, es nezinu, uz vārdu šautu, vai tu marklīčiem, tev neviens vēl nelaidīs iekšā. Tas ir vairāk kā skaidrs. Tur ir instruktors, tur ir elektrība, tur ir papīra, tur ir vieta, tur ir pļauta zāle, un tad jebkas vēl licences un atļaujas un tā tālāk. Šeit, mēs esam tā progresējuši, ko pat daudz varbūt vairs ir neapzinās, vai ir aizmirsuši. Klubs no biedru naudām sēdz šautavas izmaksas. Un pat tad, mūsējie daži uzskata, ka tas kā pašsaprotam ir. Bet, klubs atbrauc, tiek nofiksēts, un pēc tam no kluba biedru naudas par to vietu samaksāja. Bet mūsu gadījumā, ja tev ir mandrāža, tad šautuve ir pieejama, instruktors ir zināms, piezvani, atbrauci, sāc aci pret aci. Lielākā problēma jau nevis tur tajā, ka mēs nemākam šaut. Ieroči nav sagatavoti, munīcija nav piemeklēta, ja? Kaut kādi, atvainojos, sūdi pieskrūvēti. Tāpēc mēs to arī darām. Tas jau arī, ko es esmu novērojis, lielākoties jau no tiem medniekiem, kas, piemēram, no kolektīviem, kas brauc, es jau viņus tikai reizi gadā redzu šautuvē. Atbrauc izšauj, aizbrauc projām, viss. Viņš atbrauc uz šautuvi, viņš konstatē, ka viņam ierocis nestrādā. Un paldies Dievam, ka viņš ir atbraucis. Vai arī viņš izšauj ar kaut kādu barsu lādētu patronu. Tur tāds mākonis, tad tu pēc minūtēm saproti, ka tu esi apakaļ atgriezies pasaulē, ja? Kas tas bija? Man tur mājās bija, es uzlādēju. Labi. Un tad izšauj visu šos mēslus, un tad ir pirmā vizīte uz veikalu. Ja? Un tad kaut ko ierodās oktobrī jau ar jaunām patronām, kuras jau ir pārbaudīts un kuras strādā. Tas ir realitāte. Es domāju, visos kolektīvos tā ir. Vai veikala nopērk kalimātoru, viņam uzliek kalimātoru, viņš atbrauc te, neviens trapīt ar viņu nevar. Viņš tu viņu piešauj? Kā jāpiešauj? Kā es tev, jā. Tiešām viss strādā. Mums bija arī gadījums, kad šāvā puskolektīvs ar vienu bisi mēģināja. Viens vecs cilvēks pie mums bija kolektīva. Un mēs sapratām, ka viss stobrs nomira. Viņš savu nogāja. Mēs sakām,
nopērts citu, viss, bet ne, kaut ko tur cilvēkam. Tā viņš arī neparādījās vairāk, jā. Tur bija cits stāsts vēl, bet vēl bišķi atkāpīt, ko es gribu pateikt. Mums ir forši palēmējies, kā es jau sāku stāstīt, mums ir sporta meistari šaušanā visādās disciplīnās. Un, ko es novēroju, viņus atbrauc vīri, tur izliek savus ieročus, tur visu, tur apskatēja, var sakot. Un tad, Mārtūrs, man ļoti patīk, ka viņš ieraug kaut ko. Nu, viņš pienāk un saka, bet tas nav piemērot, tas nav pareizi. Respektīvi, čalis šauja bisi, kas vispār nav viņam piemērot. Tur viņam pietrūkst 5 centiķi vai pa daudz 5 centiķi, viņš viņu nevar ieplecot. Ja? Un tad viņa saka, klausies, pagarinātāji nopērts, viņš var maksāt tur 10 eiro. Ja? Cik ģēli? Paga, man mājās ir, atbraukšu pieskruvē, jau, baigi forši, ja? Nu, tāds, bet, nu, tas paldies atkal tiem cilvēkiem, kas kaut ko saprot, kas jau ir, kā saka, tos ieročus tur izcilējuši, kas saprot no balistikas, saprot no visādām niansēm, ja? Kas ierindas medniekam jau ir sveša lieta. Tas nav pārmetums, bet to zina tikai tie, kas ar to nodarbojas. Tāpēc jānodarbojas vairāk ar šautuvu. Mēs būsim viegli kupināti. Būs labi. Nē, par normatīviem tas bez variantiem, tas must have visiem, jā, un ieteicams. Un brauciet uz šautuvi obligāti, jebkura brīdī, un jūsu līmenis izaugs, sevišķi, ja jums cilvēki palīdz. Jā, un grib palīdzēt. Jā, pats interesantākais. Starp citu, par šito pēdējais gadījums, jā. Es piedāvāju cilvēku, es saku, atbrauc, pazvani. Jura, nebrauc pie manis. Es tev nepalīdzēšu, meklē citu. Es domāju, ka viņš atbrauks, viņš saprot arī no manis ziņu. Jā, bet es teicu, pazvani, mēs sakārtosim, es speciāli dabūju 2 dienas priekš viņa, bet nē, cilvēkam viņš man nesadzirdēja. Tā ka, Jurka, cīnies pats, bet es palīdzēšu. Pat nekautrējos, saku, klausies, pat ja nošaus, izšaus limitu, zinējos nenāca karabīni. Es redzu, ka nav iemaņu, tas ir, nav iemaņu. Ne, līdz tam jāizaug baigi. Tas, protams, ir. Es cik gadus staigāju, kamēr pirmo karabīnu paņemu rokās. Man vispār patīk. Es zinu, ka tas ir diskusijās, ir bijusi fórumos diezgan daudz, bet man tā vecā lietiņa, kas nāca no Krievu laikiem, kad tev bija glustobris, tad tev bija, man liekas, 5 gadi, jābūt ar glustobru, un tikai tad tu varēji. Es zinu, ka daudzi tur, es tur, ja māk, tad māk. Varbūt tā ir, bet tas jau nesniedz lielāko daudzumu. Un es uzskatu, par tiem 5 gadiem pie noteikuma, ja tu esi aktīvs mednieks, ja tie 5 gadi nav tikai seifā, cilvēks tik daudz ko iemācās. Viņš iemācās, pirmkārt, pie zvēriem pieiet, viņš apieties, ja? Saprašana, cik tālu līdz mežam ir, ja? Kaut kāda pieredze veidojās, kas ir ļoti svarīga karabīnei, noteikti attālumu, ja? Saprast, kas ir drošs šāviens, kas nav drošs šāviens. Tu esi pa tiem 5 gadiem iepazinis jau savu medību teritoriju, ja? Kur ir mājas, kur nav mājas, kur var būt ceņotais, kur nevar būt ceņotais. Visādas lietiņas. Tā 5 gadu pieredze, domāju, tā diezgan žēl, ka viņi noņēma nost. Bet attiecībā uz dzinējmedībām vai uz gaidas? Nē, ka tu vari dabūt atļauju, jā, uz glusto uz viņas biroju. Es atceros šito likumu agrāk, jā, bet es bišķiņ demokrātiskāk, es uztaisītu uz dzinējmedībām, bet uz gaidi es tomēr atļautu ātrāk. Bet mums ir tāpat dabiski, pats tu teici, ja mēs redzēsim, ka cilvēks nav gatavs, mēs viņam neļausim. Un viennozīmīgi. Un dod Dievs, lai cilvēks to saprat. Tu nevari neļaut kā no vienas puses, bet tā var... drošība pirmajā vietā. Nē, tu vari opozīcijai iet, protams, bet draugus tu neatradīsi atbalstītāji šitai jomā. Tāpēc caur šautuvi un gaidas medību un lūdzu iemācīsim, pastāstīsim. Jā, un aicinām to darīt arī pārējos klubus. Jā. Es domāju, ka šodien beidzam, ne? Kāpēc? Bet tik forši kartupelišas tūlīt iemetīsim. Mēs metīsim jau aizkadrā iekšā. Jā. Nē, jā, es domāju, ka šodien paldies Arvīdam par parunāšanās. Bija forši. Mēs varam arī nopietni runāt, jā? Kad mēs neesam varējuši nopietni runāt? Tāpatās jau. Viss ir labi.
Nu tad ko? Beidzās, jā? Tad tu Nekas nebeidzās, redzīt, tagad viss tagad sākās, interesantākie momenti. vienkārši tad paprasti, kā jums Čiekura kausā veicās. Čiekura kausa, tā ir fantastiska lieta. Mums bija tāds viens kaušiņš, 2 cilvēki, un es zaudēju. Lai nebūtu revanš, viņš vienkārši likvidēja to vietu, kur mēs piedalījāmies. Kā tādu Čiekuri vairāk neeksistē. Un tagad viņš visiem stāsta, ka Arturs šaut neprot. Pareizi ir. Jā, un ja jūs dabūsiet nejauši sporta meistaru vēl, ka gatavojaties, ka jūs kolektīvu daži edīs nost pozitīva ziņa. Jā. Katru māziemu jūs iesiet ar sporta meistaru. Es taču uztipināju Gaņģi Minhausenā. Jo? Kā? Viņš slikti izšāva. Viņš pats tā atzīst. Viņš saka, ka vajadzēja uzvarēt riktīgi. Un es viņu tā sāku kacināt. Man tāpat tu nepāršaus un tā un šitā. Mēs iedzēram kā dalu, tā vairāk un... Mātiņ, tos veiciens. Un viņš, es esmu viņam parādā šeit mačus. Viņš atnāks, visticamāk atbrauks un man tad sasmērēs, bet es viņu... Viņš tiešām uzvilkās. Viņš saka, tu vai jebkurā laikā. Es saku, Mārtiņ, tu te nemāk šaut. Es zinu, ka viņš atbrauks, būs baigie mēsli, bet jā, es viņu labā nozīmē, viņš paraustījās uzsām. Pareizi ir. Nu, skatoties, ko jūs šausiet. Jā, visi... Nu, jā. Tā viņš labi visu šos pozīcijās. Jā. Universālais karējs. Tas gan. Tas ir cilvēks ar lielu šaušanas pieredzi. Jā. Bet uzvilku. Tas man izdevās. Jā, pakacināt tev patīk tautu, jā. Nu ko, nu? Viss tad... Lai briežu medībās krīt pareizais. Šodien tad es aizsūtīšu bildes. Es nezinu, varbūt man sanāks draugu pierunāt, ka viņš lai man arī beidzot pa šim gadiem pievedīs pie buļļa. Jo es stāstu, tad katru reizi, Arvid, es nevaru, neprotu, viņš, jā, nu kādreiz aiziesim, jā. Nu kādreiz tur tiek visi, tikai izņemot draugu. Un es nezinu, varbūt es tagad viņu pakaunināšu šitai jomu. Nē, es zinu, viņš speciāli neaizvedīs tagad. Tieši tā. Es nolūkojos, jā. Visiem čau. Čau. Čau.